Vispirms par lietotāju saskarni. Pirmoreiz atveras pamācība, kur uzrakstīts apmēram tas pats, ko es teicu stāstīšu. Te viņu varam aizvērt, te varam atkārtot atvērt, pārlasīt kaut kādas daļas, kuras mums interesē. Citreiz atverot pa jaunu, pamācībai nevajadzētu atvērties tajā pašā pārlūk programmā. Ja tomēr atveras kādreiz, tad tas droši vien nozīmē, ka tur ir parādījies kaut kas jauns. Visticamāk būs izcelts, tā kā, ja pamācība negaidīt parādās atkārtoti, tad ieteicams izlasīt, paskatīties, kas tur jauns. Kaut kādas izmaiņas funkcionalitātē droši vien, vai kaut kādas papildus lietas pieliktas. Pašā skatīšanās saskarnē galvenā loma atvēlēta ir bildē, kas jāpārskata. Bildi mēs varam pietuvināt ar plus un mīnus pogām, ar pēles rullīti vai ar skārienu ekrāna, skārienu palikņa žestiem. Un bildi mēs varam arī bīdīt pēc tam, kad ir pietuvināta. Kaut cik varam pabīdīt, ir nepietuvināt, protams. Labajā pusē mēs varam redzēt nelielu karti ar vietu, kur tā bilde ir uzņemta. Šeit varam izvērst papildus datus pa bildi, kas pārsvarā ir metadati no tās fotogrāfijas, bet dažreiz kaut kas tur var interesēt. Un tad jau sako pogas, kurā mēs pamatā strādājam. Ja mēs izskatām visu bildi, esam pārbaudījuši, un tur nekas tāds, kas tālāk jāpārbauda, nav. Spiežam zaļo pogu, apskatīju, nekā tāda nav. Gadījumā, ja tur kaut kas ir, tad rakstām, ko mēs redzam. Piemēram, pie koka nomesta soma. Un tāds rezultāts mēs iesniedzam, spiežot iesniegt, tad bilde tiks atzīmēta kā aizdomīga, kāds viņu pārskatīs. Vienīgi, pie kura koka tā soma nomesta, pieņemsim, ka pie šī te, to mēs varam atzīmēt arī bildē, lai nav te tā kā ļoti sarežģīti jāraksta, kurā vietā jāskatās. Mēs varam nospiest bildē, nolikt tur marķieri nelielu, un tas arī tiks saglabāts kopā ar pārējo iesniegto informāciju. Ja gadās kaut kāds marķieris saspiest nejauši, tad vēlreiz uzspiežot uz marķieru var viņu arī noņemt nost. Ja kaut kāda tehniska problēma ar bildi, teiksim, viņa ir ļoti izplūdusi vai citādi, nevar teikt, ne ka tur ir kaut kas aizdomīgs, ne arī, ka viņa pārbaudīta, tad var šajā te lodziņā ierakstīt, ka tur ir kaut kāda problēma, un tieši tāpat spiest iesniegt. Savukārt, ja tur šobrīd nav sanācis īsti pārskatīt un gribētos skatīties kaut ko citu, nevis īsti izskatīt šo pašu bildi, tā kā šobrīd es stāstu, nevis pārskatu, tad es spiežu izlaist šo bildi, vienkārši pārēju pie citas, nesakot, ka iepriekšējā būtu pārbaudīta vai nepārbaudīta. Kā nākošo bildi es dabūju kaut kādu citu ainu pavisam, jo viņas iet nejaušā secībā, kādas no tām, kas vēl nav pārbaudītas. Ja gribās labāk, lai iet pēc kārtas visu laiku līdzīgas bildes, tas kā kuram vai vieglāk koncentrēties vienu to pašu, vai arī patīkamāk, ja pamainās tā aina, tad šeit varam izvēlēties, lai nāk nevis nejauša bilde, bet nākošā no tās pašas attēla kopas, kas droši vien būs tā kā uzbildēt jau te uz augšu vai uz apakšu kaut kāda nākamā aina.